Esi sveicināts trešajā daļā, un jā, uh, atnāk Covid, svētība vai posts, un es saku sev, viss, es vairs nevaru. Un jā, kas tad notika? Tas ir 20. gads, visiem labi zināms laika posms, Covid laiks. Šeit nav par dalīšanu, šeit ir vienkārši fakts par mani un kā man gāja, jo tiklīdz atnāca Covid, nācās pāriet uz darbam mājās un piepildījās sievas sapnis, tur mierīgi pāriest brokastis, tā kā, nu, principā brīvāks režīms, un es varu bērnus aizvest, tad sieva var aizvest bērnus tur uz bērnu dārzu skolu, un kaut kādā ziņā viss bija baigi labi, un tas bija kaut kas jauns un likās forši. Varēja appenēs strādāt, kur daudziem bija skaidrs, ja krekls mugurā un sēdi appenēs, ja piecelies no rīta. Tā kā es daudzreiz darīju, es vienkārši piecēlos no rīta un gāju pa taisno pie datora, kas ir, nu, pilnīgi absurds īstenībā, jo es sev neļāvu vispār ievilkt telpu. Un, jā, tā kā tas bija tāds interesants laiks. Helikoptera nauda, par kuru mēs varējām nopirkt divdurvju leduskapi. Nu, vienkārši ārprāts, ārprāts. Bet, bet pēc šī te gada mājās būšanas man sāka likties, ka īstenībā tas foršums kaut kā sāk beigties, jo kaut kāds pastāvīgs stress, jo visu laiku kāds ienāk iekšā darba kabinetā, tur bērni rausta, es atļauju sevi raustīt arī, un tas tāds, tā kā, nu, sāka, nu, tā kā jau uzvilkties jau diezgan varēja sākt, un jā, un tas tomēr kaut kā emocionāli patukšoja, jo visu laiku esam mājās ar bērniem, visu laiku burzamies tur kopā, un sanāca darbs un sadzīve divi vienā, un tas nelikās jau vairs ok. Kaut gan, bet arī negribējās iet uz ofisu baigi strādāt. Tā kā tāds aburtais loks, un tas, jā, tā laikam ejot uz priekšu, arī tajā 21. gadā nomira labākais draugs, kas īstenībā emocionāli arī diezgan iedragāja. Un īstenībā ar to notikumu arī kaut kādā ziņā sākās arī mans tas ceļš pie sevis. Kaut kādā ziņā, jā, jo arī 21. gada novembrī es pieņēmu lēmumu tā kā nevakcinēties, un līdz ar to man bija jāaiziet brīvprātīgi piespiedu kārtā no darba. Un tas nozīmē to, ka tas ir kaut kas nezināms. Priekš manis tas ir kaut kas nezināms, daudz nezināmā. Bet es esmu pateicīgs ģimenes draugam, kas vienu dienu atnāca. Es, principā, nākušajā dienā būtu aizgājis un vakcinējies, bet mani atgrieza pie manas tās sirds sajūtas. Uh, Jo man bija pārliecība, ja es to izdarīšu, man tas ietekmēs ļoti veselību. Un man tik liela pārliecība par to bija. Nu, to nevar nofeikot. Un, jā, un tāpēc liela pateicība ģimenes draugam, kas atnāca īstajā laikā un redz, nav sakritība. Vienkārši atsūt cilvēku tajā brīdī, kurš ir visvairāk vajadzīgs. Jo ģimene jau bija atbalstoša. Nu, ja kas, nu, tad viss ir kārtībā. Nu, ģimene atbalstīs vienmēr. Un, jā, jo tīri par to pārliecību, kāda man bija, ka, nu, kas ir arī joprojām, ka nu, medicīna nav īsti par veselību. Nu, tas ir par
turēšanu bailēs, jo nu, tas ir milzīgs bizness. Nu, protams, tajā ir daudz labā, bet tas lielais, kas iet virspusē, tās ir nu, šīs te, turēt cilvēkus bailēs. Bet nu, šoreiz ne par to. Un es īstenībā nezināju, kā saglabāt to drošību sevi, jo tas arī tas laiks bija par to, nu, ka ir nedroši viss apkārt, un ziņās vien par to tik runā, un tad es īstenībā arī sekoju tam visam līdzi. Kaut gan es it kā nesekoju, bet es zināju, kas notiek, un man nebija droši. Un es sapratu, ka aiziešana no darba kaut kādā ziņā tā bija svētība, jo, jo sākās arī tas. Kaut gan es vēl nebiju tik apzināts, bet tomēr sākās tas, kad es sāku saprast, ka es daru pareizi. Es daru pareizi. Jā, ir daudz nezināmā. Es pārdevu māju aiz bailēm, ka es nevarēšu uzturēt ģimeni. Un, un tas bija tas, kad es nezināju, ko darīt. Un es zināju to, ka, ok, es tagad varu sev iedot tā kā atpūtu un saprast. Bet es īsti sev to atpūtu neiedevu. Es gāju uz vienām apmācībām, otrām apmācībām. Un būtībā tā izpaudās atkal tas mans negana labs, ka man atkal tur ir sevi jāpierāda. Es biju tā kā izrauts no tā statusa jurists, vai ne? Bet man tas status tā kā turēja visu laiku, un es nevarēju no viņa atslēgties. Man tā kā likās, ka man atkal jāpierāda sevi. Un pēc pusgada es aizgāju atpakaļ uz citiem nosacījumiem, atpakaļ uz to pašu darba vietu, jo, redz, tie ierobežojumi beidzās. Un, bet es izturēju gadu. Nu, tā to var nosaukt. Es izturēju gadu, līdz es pateicu, ka viss es vairs nevaru. Un tas izpaudās tā, ka man nebija enerģijas, man nebija dzīves prieka. Es pat nevarēju vairs pasmaidīt. Es pat nevarēju, kā saka, ejot no mājas ārā uz darbu, es nevarēju uzlikt savas tās maskas vairs. Man jau bija viena alga. Un, un tas ir slikts stāvoklis. Tas jau ir slikts stāvoklis. Jo iepriekš, kad es vēl aizgāju no darba, bija arī darba vietā ar psiholoģiski ievirzēts pasākums, kur man izvilka vienkārši to aizvainojumu pret sistēmu. Jā, nu par visu vakcinēšanos un par to netaisnību. Uh, ar ko es tagad esmu ierakstot šo video, es esmu principā ticis galā, bet aizvainojums tad bija tas reāls. Un tajā brīdī es arī nu, nezināju, ko ar to darīt. Un, jā, tā kā tā, un tas turpmākais izpaudās tā, ka es sapratu, ka es vairs nevaru. Es paņēmu slimības lapu, un es sapratu, ka es pabiju mājās mēnesi, un es sapratu, ka brāļiens nav labi. Nu, man nepaliek labāk. Es varu atpūsties, cik es gribu, bet man nepaliek labāk. Un tad es saprotu, ka ir dimbā. Un, un jā, tas bija tāds posms, un tas nesapratu, ko man darīt, ko man darīt, kā man tālāk būt. Es tā kā atkal tieku izrauts vēlreiz no tā sava tā statusa, jurists, un kaut kur pakausī tas visu laiku sēž, ka man ir kaut kas jādara, ka man kaut kas ir sevi jāpierāda. Kā es turpmāk spēšu uzturēt savu ģimeni, ka es saprotu, ka visas aizēju projām no darba. Šoreiz ne tur piespiedu kārtā, bet pats pasaku, ka viss man pietiek, un es vairs nevaru. Un tad ir tas lielais nezināmais. Kas tālāk? Un,
Un es arī tajā laikā, tas mēnesis, kad es centos arī atgūties, es aizgāju, vai arī tas bija pēc tam, kad es pabeidzu darbu lietas. Nu, nav svarīgi, bet es aizgāju pie psihoterapeita laikam. Tā to speciālistu sauc. Un, un tas bija viens moments, kad es sapratu, ka nebūs tādā ziņā. Uzreiz pirmais jautājums. Jūs dzersiet medikamentus? Nu, antidepresants. Es saku, nu, ja tā ar to sāk, nu, vispār nav variantu, nē. Nu, tas man tikai, tas arī sasējās ar to sistēmu, ka tā ir tāds biznes un tā ir tā sistēma, ka turpat tev neuzdod jautājumu un neiedod instrumentus, kā tu vari iziet ārā no izdegšanas, no depresijas bez medikamentiem. Nu, medicīnas sistēmā tur nav tā interese. Un to es uzreiz nolasīju, ka, nu kā, es aizēju it kā, tā kā saprast, kāda ir varianti, bet man uzreiz dod medikamentus. Un es sapratu, ok, man būs jāizdomā, kā es savādāk varu tikt galā ar šo. Es teicu, ka es apņēmos sakārtot ikdienu, un tad arī mans fokus uz to arī tā kā gāja, ka es tā kā gribu tādu sakārtot ikdienu, bet es saprotu, ka tas nav tik viegli. Un tas arī par to nākošajā epizodē, uh, ka es esmu beidzot prom no darba, es varu beidzot atpūsties līdz savam dzīves zemākajam punktam. Jā, tik vienkārši atpūsties līdz savam dzīves zemākajam punktam. Tā kā tiekamies!